Bībelē mēs redzam, kad ir bijuši piemēri, kad ir kristīti 12 cilvēki. Bija vesels grupas kristītas, bija Pāvils kristīts, bija Kornēlija dāmas kristīts, bija Etiopietis kristīts, viens pats. Viņam bija pusnodaļa veltīta Etiopietim. Ja? Bībele ļoti ekonomiska grāmata, bet viņa veltīja šim faktam veselu pusnodaļu. Tāpēc arī šodien mēs tādam faktam liekas stāvam, ja, bet mēs veltam uzmanību. Tāpēc, ka tas ir mums nāk tāds interesants apgādājums. Kristīna, ja? Labrīt. Tu tā kā beduīniete. Tāpēc, ziniet, kā mēs stāvam visu laiku Dievu priekšā, ka Dievs lūkojās. Viņš redz, vai tagad mēs darām kaut ko tādu, kas viņam ir tīkams. Ja? Un tāpēc tā ir šodien tāda svētdarbība. Ja? Tāpēc, ka mēs gribam piepildīt to, kas šeit ir Bībelē teikts. Ja? Un Bībelē teikts Galatiešiem 3. nodaļa, 26. 27. pāns. Jūs jau visi ticēdam uz Jēzu Kristu, esat Dieva bērni. Jo jūs visi, kas esat kristīti Kristus vārdā, esat pērkušies Kristu. Tas nozīmē, ka tas būs tas, ka mēs, tā kā Kristus, viņš bija nomiris, viņš bija guldīts kapā, un viņš 3. dienā augšām cēlās, un viņš vairs nemirst. Un viņš dzīvo Tēva slavai. Jēzus augšām cēlās, viņš runāja mācekļiem par Tēvu, par mūžību. Viņš gribēja pārliecināt, ka es esmu dzīvs, es esmu patiesa, jūs varat nākt un mani pataustīt. Un tas ir tas pats arī priekš mums, kas esam kristījušies. Tas nozīmē, es nomiru savai dzīvē, es nomiru savam, es gribu, es domāju, man šitā vajag, man tā vajag. Mēs esam ietērpušies Jēzu Kristu. Ko tas nozīmē ietērpies Jēzu Kristu? Tas nozīmē, ka vairs ne kā es gribu, bet tā kā tu gribi. Ne kā mans plāns, bet tagad, lai tavs plāns notiek. Un es zinu, ka es vairs nemirstu. Viss, es no šī brīža, ja man arī beigsies mana fiziskā dzīve, es būšu ar manu kungu debesīs. Tāpēc tā ir tā derības, tu varēji dzīvot desperāli to dzīvi. Dievs, viņš nevienu nespiež, bet tā bija izvēle. Tava izvēle, uz kuru tu gāji ļoti nopietni. Tu varēji jau apļuvēt, tu jau apmācības izgāji. Bet tu gribēji, lai viss ir ar sirds mieru, ar tādu pilnīgu nodošanos. Un ja pareizi izdarīsi visu, tad pareizi arī tālāk tavā dzīvē viss aizies. Jo tomēr ne sākums klāt, bet gals. Tāpēc, ja tu pareizi šos iesāksi un visu laiku paļausies uz Dievu, Dievs palīdzēs. Jo viena vēl no kristību nozīmēm ir, tā ir labas sirdsapziņas izlūkšanās Dievu priekšā. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka šodien tu saki, Dievs, palīdz man būt vienmēr patiesīgi ar Tevi. Palīdz man, lai es nekad neeju uz kompromisu ar sevi. Jo būs man apkārt cilvēki, kur teiks šitā dara vai šitā dara. Un ko tas cilvēks dara, ka viņš iemanto visu pasauli, ka viņš visiem ir labs, bet viņš vairs nav personīgi. Viņš ir pazaudējis sevi, pazaudējis to iekšējo balsu, kura uz viņu runā. Tāpēc, lai tās labās sirdsapziņas tev paliek, lai tu vienmēr esi ar navitāciju. Tev vienmēr kā navitācija ieslēgt, lai tu pa dzīvi ej, visu laiku tā kā tev Dievs saka. Liek to skaļu un tik spēcīgu balsi, kuras skaļi runās. Bet lai vienmēr ir uzslēgta tā balss viskaļāk, kuru tu dzirdi, kuras tev runā. Ne? Mēs palūksim. Mans mīļais Dievs, paldies Tev par Esmeraldu. Mēs pateicamies Tev par viņas sirdi. Paldies Tev, mans mīļais Dievs, ka viņi ir pieņēmusi Tevi, viņi ir kļuvusi par Tavu bērnu. Un tad tālāk ir arī tā kristība, ir tā ietērpšanās Tevī, lai mēs vairs neredzam Esmeraldu, bet mēs redzam Kristu. Un es ļoti lūdzu Dievs svētī, lai tā arī ir, ka viņa dzīvo, Jēzu, kā dzīvoja Tu. Lai tas laiks sevi salīdzina nevis ar Mariju, ar Inesi vai vēl kādu Dievs, bet salīdzina sevi, Jēzus, pirmkārt ar Tevi. Lai viņai Tu esi pirmajā vietā, lai priekš viņas Tu esi tas etalons, uz kuru viņa līdzinās un saka, vai tas ir pareizi, vai tas nav pareizi, lai ne ar ko citu nesalīdzina, pat
ne ar draudzēm. Bet tā kā Jēzu ir teikts Bībelē, kā pirmapustuļu draudz dzīvoja, kā apustuļi dzīvoja Jēzu, tāpēc lūdzu svētī, lai viņas dzīvē viss sanāk, lai tiešām Jēzu viss pagātne ir tā kā šodien tā kā apglabāta pilnībā, lai viņa augšām ceļās jaunai dzīvē. Es tev ļoti lūdzu svētī, lai viņa tiešām, kā tu teici, kas ir Kristus, tas ir jauns radījums, un viss, kas ir bijis, ir pagājis, viss ir tapis jauns. Paldies Tev, kungs, es viņu nodotu pilnībā Tavās rokās, lai viss viņai ir Tavu svētību, un tagad arī, lai tas notiek Tavā priekšā, lai šī derība tiek slēgta, Dievs, un lai viņa tālāk Jēzu augšām cēlusies, dzīvo Tavai slavai, līdz satikšanās ar Tevi, Jēzu, pie Tava troņa. Es pateicos Tev, kungs, paldies Tev, Jēzus vārdā. Āmen.